Esiet sveicināti Audita akadēmijas studijā. Mani sauc Laura Indrikava, un šī ir mana kolēģe Līga Nagle. Un šodien mūsu Audita akadēmijas studijā uz sarunu ir ieradies Ivars Svilāns. Labdien, Ivar! Labdien! Ivaram ir liela pieredze tādās organizācijās kā Svetbank, Latvijas Banka, Latvijas Radio, sabiedriskajā attiecību jomā un arī žurnālistikā. Un Ivars ir korporatīvās komunikācijas eksperts un šobrīd darbojas Nacionālajā informācijas aģentūrā LETA kā informācijas datu speciālists un datu attīstītājs. Un vēl vēlos piebilst, ka Ivars ir ne tikai pārmaiņu vadītājs, bet arī pārmaiņu virzītājs. Un pārmaiņu virzībā ļoti svarīgu lomu ieņem tieši iekšējais audits un arī dati, lai lēmumi varētu tikt pieņemti pamatojoties uz ticamiem, precīziem datiem. Un tieši šodien mūsu saruna arī būs par iekšējo auditu un arī par datiem, par to nozīmīgumu lēmumu pieņemšanā. Un šodienas mūsu podcasts būs divās sērijās pieejams. Pirmajā sērijā mēs runāsim tieši par datiem, un otrajā epizodē mēs runāsim par iekšējo auditu. Un šodien sāksim ar datiem. Ivar, kas ir dati un kādi ir datu veidi? Jā, tas ir jautājums, ko es arī nākot uz šo ierakstu pie sevis domāju, un es sapratu vienu tādu paradoksu. Par datiem ļoti daudz runā datu zinātnieki, IT speciālisti, cilvēki, kuri varbūt ne tieši, bet mēģina pateikt, ka dati tas ir baigi sarežģīti. Nemaz nemēģiniet līst iekšā, dati, ja tev nav matemātikas olimpiādas čempiona medaļa, tad nemaz nemēģina vispār par datiem kaut ko domāt un darīt, bet patiesībā dati, manuprāt, tādā neakadēmiskā definīcijā ir jebkas, kas palīdz mums pieņemt lēmumus, kas nav instinktos balstīti. Jo, kā mēs zinām, ir divas tās domāšanas, ātrā un lēnā, un ļoti bieži mēs arī biznesā pieņemam lēmumu, tādā ātrajās emocijās. Un savukārt, ja mēs paskatītos datos, pāanalizētu, tad daudzi no gan biznesa, gan publiskā sektora lēmumiem, liekas, ka būtu daudz pamatotāki, un kas ir dati? Tāds pavisam vienkārši piemērs. No rīta mēs arī, kad ejam ārā uz ielas, mēs arī, protams, ka varam paļauties, ka ir, piemēram, marta beigas vai aprīļa sākums, un šajā laikā pārāk daudz sniega nav, un arī nav pārāk karsts, līdz ar to mēs saģērbamies varbūt ļoti vasarīgi vai ļoti ziemīgi, bet ir jau tāda vienkārša lieta, ko mēs izdarām, mēs paskatāmies termometrā. Un termometrs arī ir tieši tik vienkārši. Tie ir dati par gaisa temperatūru ārā, kas palīdz mums pieņemt ļoti, ļoti vienkāršu lēmumu no rīta, ko vilkt, mugurā vilkt cepuri nevilkt vai vilkt metālu nevilkt. Tā kā es rosinātu arī šī podkasta skatītājiem, klausītājiem domāt par datiem tieši tik vienkāršā veidā. Un sakiet, Ivar, cik nozīmīgi, ka dati ir patiesi un kā panākt, ka šie dati ir ticami patiesi? Tas, laikam, ir viens no jautājumiem, ko es domāju, ka visi uzņēmumi mēģina šo svēto grālu atrast, kā es teiktu, pietuvoties tam, lai tie dati būtu iespējami pilnīgi, iespējami patiesi, bet bija tāds paradoks pirms te jau vairāk nekā pusgadsimta, kad tas bija BBC, kas gatavoja laika prognozes pirmajām televīzijas programmām, un tajā brīdī, lai matemātiski aprēķinātu to vēju kustību un vēl kaut ko, lai viņi izveidotu nākamās dienas prognozi, tad vienā brīdī viņiem laikam bija nepieciešams 100 dienas, lai apstrādātu tos datus. Vienkārši nebija skaļošanas jaudas pieejams, un arī uzņēmumi, man liekas, ka ļoti bieži ļoti sakoncentrējas uz to, lai tos datus savāktu, iespējami daudz, iespējami pilnīgus, un tad sākās brīnišķīgā spēle ar atskaitēm, reportiem, un es esmu dzirdējis organizācijas, kur ir nomainījusies. Tas bija krīzes laikā, piemēram, nomainījusies struktūra. Organizācija joprojām ražo apmēram 200 reportus iekšējais mēnesī, bet kā paskatās pēc pāris mēnešiem, kas tos saņemt, izrādās, ka struktūra vienības, kuras tos reportus saņem, ir jau pēc pāris mēnešiem nolikvidētas. Līdz ar to faktiski tā datu kolekcionēšana vienā brīdī varbūt kļūst par organizāciju tādu, nevar teikt apsēstību, bet tādu jauku nodarbošanos ar procesu. Bet man liekas, ka datiem, manuprāt, nav svarīgi, kur tos uzkrāja, bet ir svarīgi pirmkārt, lai tos datus var atrast,
kas, kā mēs zinām, ja jūs esat kaut ko mājā nolikuši vai garāžā, ja jums liekas, ka jums šis instruments ir, bet jūs viņu nevarat atrast, tad jums šī instrumenta nav. Tas ir viens, un otrs, kas man liekas pat arī ir svarīgāk tos datus, ja viņi pieņemam, ka ir kvalitatīvi, un viņi daudz maz atspoguļo to kaut kādu struktūru vienības vai biznesa virziena, vai publiskajā pārvaldē arī varbūt jūsu politikas veidošanas virziena, tādu lauku pietiekami pilnīgi, tad vēl ir svarīgi ielikt šos datus kontekstā, saprast, kādēļ tas notiek, kādēļ šie procesi notiek, vai tas ir tikai mūsu uzņēmums, kas veido pasaules gravitāciju. Varbūt tur ir kaut kas mazliet cits. Un daudz uzņēmumi, un arī publiskais sektors, teiktu pat vairāk, kuri sataisīja ļoti jauki 22. gada plānus, un tā teikt, piemēram, 15. februārī beidzot, nomazgāja rokas un aizgāja dzert kafiju, lai visu atlikušo gadu darbotos pēc plāniem, un tad pēc 10 dienām pamodās pilnīgi citā pasaulē. Kas nozīmē, ka pat ja tas tavu biznesu varbūt tiešā veidā neskar, tad tas, kas notiek apkārt, ļoti, ļoti lielā mērā ietekmē kontekstu. No letes sakala datiem viens maziņš piemērs par to, kā var pieaugt, piemēram, datu apjoms par kādu industriju. Piemēram, 22. gadā enerģētikas sektora pieminējuma skaits nevis vienkārši palielinājās, nevis divkāršojās, bet četrkāršojās. Tāpēc, ka visiem pēkšņi interesēja, vai gāze būs, kāda ir gāzes cena, kur mēs gāzi pērkam, kādu cauruļvadu mums iet, kāds viņos ir spiediens un kādā krāsā ir rokturi un ventīļi. Tādēļ, ka konteksts tur bija mazliet cits nekā vēl pirms gada. Tā kā datu uzkrāšana, man liekas, ka ir tāda jauka spēle, kurā uzņēmumi piedalās, bet datu būs arvien vairāk un jēgas būs arvien mazāk. Tā kā man liekas, ka tā datu tulkošana uzņēmumos un organizācijās, man liekas, ka būs ļoti, ļoti svarīga. Un šeit, ja mēs šajā kontekstā par iekšējā audita funkciju runājam, tad man liekas, ka iekšējā audita cilvēki ir tādi pietiekami unikāli cilvēki, katrs savā organizācijā, jo viņiem ir divas tādas īpašības vai raksturošie lielumi. Viņi ir pietiekami neatkarīgi, viņi var arī pajautāt datus, un visiem pārējiem tie dati ir jāiedod viņiem, vai ne? Atšķirībā, piemēram, no komunikatoriem vai kādiem citiem, kuram, ja kādam negribās dot tos datus, tad vienkārši tev var pasūtīt bekot tālu un slaidi. Tad iekšējais audits ir, šajā gadījumā privileģētā pozīcijā. Un otra, man liekas, ka vēl svarīgākā lieta ir, ka iekšējā audita funkcija praktiski arī līdzīga, un tur es redzu mazliet līdzības ar komunikātoru darbu, ka iekšējā audita cilvēki ir tādi, kuri redz no tāda mazliet helikoptera skata to organizāciju, un viņi ļoti labi saprot, ka šeit mums ir šādi procesi, šeit mums ir šādi procesi, viņi kaut kur sanāk kopā, viņi kaut kur pārklājas, kaut kur varbūt viņi labi pastiprina viens otru, kaut kur varbūt mēs redzam, ka kaut kas īsti neklapē, un varbūt vienkāršākā gadījumā, ja tur ir procesi, kur neklapē, bet ļoti bieži tas iekšējais auditors jau redz, ka tajā organizācijā, varbūt kopumā arī tā iekšējā kultūra kaut kur ir tāda, diemžēl, piemēram, informācijas nedalīšanās kultūra, kas ir tādu organizāciju nelaime, es teiktu. Jo informācija ir varas resurss, dalīšanās vai nedalīšanās ar informāciju ir varas ietekmes izmantošana. Un organizācijās, diemžēl tādās, kur iekšēji arī varbūt karo par resursiem, par finansēm, par vadības uzmanību, par tirgu un vienalga par gada bonusiem, tad, protams, ka reizēm tā informācija tiek kaut kā manipulēta. Un man liekas, ka iekšējais auditors atkal redz to tādu skatu no helikoptera. Kā ir ar šo informācijas dalīšanos? Vai ir kaut kādi labi piemēri, kā nodrošināt to informācijas dalīšanos starp struktūru vienībām uzņēmumā? Jo mēs kā iekšējā auditori arī redzam to, ko tu pieminēji. Varbūt, kad ik pa laikam gatavo atskaiti viens departaments, otrs departaments, izrādās, ka tie dati ir līdzīgi.
Iespējams, tie datiem nāk klāt kaut kāda nianse vienā vai otrā gadījumā, bet pēc būtības viņi sniedz lielākajā daļā apjoma vienu un to pašu informāciju. Kā panākt to, ka mēs spējam vispār savstarpēji sarunāties un to informāciju tā nodot viens otram? Tur mums ir ļoti, ļoti daudz slāņu, es domāju, kur vispār vērt vaļā. Bet par tīri praktiskām lietām es domāju, ka viena pavisam vienkārša lieta, kā teica viens komunikācijas klasiķis, no sākuma vienosimies par terminoloģiju vai par terminiem, ka reizēm uzņēmums pajautā iekšēji. Piemēram, finansisti pajautā IT cilvēkiem vai komunikātori pajautā pārdošanai vai marketings, vienalga kam. Pajautā vienus datus, bet otrā pusē cilvēki viņi skatās no sava skatu punkta, kādi tie viņu dati ir, un tad, ja tu jau sākumā nesaproti, kas tie ir par datiem, tad tur var ļoti ātri iebraukt auzās. Piemēram, ja aiziet cilvēki pie finansistiem un pajautā, piemēram, kāda ir mūsu pagājušā gadā peļņa, vai vēl kaut ko, tad viņš ļoti ātri var nokļūt pie tā, kas tā kā grāmatvediskā vai vadības uzskaitas, vai tā kā konsolidētā, vai grupas, vai tāda, vai tur tā kā EBITDA domāja, vai kaut ko citu. Līdz ar to reizēm ir ļoti precīzi jānoformulē tie jautājumi, bet otrs, man liekas, ka vēl svarīgāk par to, kā to informāciju un par arī reportiem, un to mums ir tāds paradoks, ka visi raksta reportus, un tajos reportos visiem viss ir baigi labi, vai ne? Un es atceros vienu uzņēmumu vadītāju, kas krīzē teica, ka un tur bija uzstādījums mazināt izdevumus, un katra struktūra vienība braši noziņoja, ka viņi ir samazinājuši izdevumus, ļoti būtiski. Viņš saka, un tas, ko viņš teica, ka dīvaini kaut kā sanāk. Visi jūs atnācāt pie manis ar to, ka katra struktūra vienība samazinājusi izdevumus par tik un tik procentiem, bet es redzu, ka kopā man tie izdevumi ir pieauguši. Protams, ka arī iekšēji cilvēki un struktūra vienības varbūt nevienmēr grib izskatīties sliktāk, kā viņiem varbūt gribētos izskatīties. Tas arī par to iekšējo kultūru. Un varbūt vari minēt kādu labo piemēru, kā organizācijā iekšēji nodrošināt tādu vienotu, strukturētu pieeju informācijai un arī interpretēšanai, lai nerodas tās situācijas, ka mēs viena organizācija dažādi interpretējam, dažādi sniedzam šo te informāciju un arī no dažādām kastītēm ņemam to informāciju. Jā, un šeit man liekas, ka ir viena relatīvi laba recepte organizācijai, ceļš viņa ir pietiekami liela organizācija. Ja organizācija ir ar kaut kādu, es teiktu, vienu vadības līmeni, tur vēl ir iespēja diezgan plakani to informāciju cirkulēt, bet tikko kā parādās kaut kāda 2, 3 un vairāk informācijas līmeņu, esmu strādājis organizācijās, kurās ir kaut kādi 7 tādi vadības līmeņi, un tas ir diezgan izaicinoši. Tur viena lieta arī no vadības komandas viedokļa ir tas, ko es saucu taisīt shortcutus. Jo, protams, ka šī informācija tiek ielikta iekštīklā, tiek sūtīta darbiniekiem vēstule, tiek pateikta vadības, piemēram, nedēļas info sapulcē, bet ir svarīgi laiku pa laikam arī, piemēram, top vadības komandai taisīt, un tagad Zoom team rīki ļauj to darīt pietiekami efektīvi un labi, un Covid Googlā viss mums ir iemācījis tomēr, ka ir jēdzīgi to izmantot. Taisīt tieši tik vienkārši lietas, kā kaut kādu reizi ceturksnī, piemēram, stundu garu, tiešās vadības, lielās vadības tikšanos, tā kā elektroniskā veidā, ja tas nav iespējams ar klātienē, ar visiem darbiniekiem. Jā, es varu garantēt jums, ka pirmās 3, 4, 5 reizes būs klusums no otras puses, nebūs neviena jautājuma. Bet tad padomāt, es nerunāju kā vadības komandu, kā kosmonauti ar cilvēkiem, kuriem varbūt nav saprotams, par ko jūs runājat. Jo cilvēkam no veikala, no bankas filiāls, no ražošanas ceha, tie jautājumi parasti ir daudz vienkāršāki un daudz piezemētāki. Un tur arī, protams, ka visi, kāpēc mums nepaceļ algu, kāpēc mums tur atlaidīs. Es mazliet ironizēju, bet tie ir jautājumi, kas cilvēkiem ir svarīgi. Un vadības komandai tie jautājumi kaut kādā veidā ir pašiem arī jāadresē.
citādāk ir risks, ka mazliet ir tāda sajūta, ka jūs dzīvojat savā dimensijā un mēs savā, bet arī jau Lauris pieminētu arī to, kā to nedalīšanos ar informāciju pārvarēt, tā ir tādas, sist tādas akas pa taisno cauri tiem līmeņiem un gan vadībai runāt pa taisno ar cilvēkiem, izmantojot elektroniskos kanālus, un iedibināt arī kaut kādas prakses, kā tā informācija var cirkulēt atkal līdz vadības komandai. Ļoti, ļoti konkrēts piemērs arī, atceroties, arī Maxima Latvija vadības komandas, kuras ienāca 14. gadā, vidū jau tādā lielu pārmaiņu laikā. Tur bija tieši tik vienkārši, ka vadības komanda veltīja, kā sanāca reizi mēnesī, vai mēs reiz 2 mēnešos, bet faktiski bija kaut kāds pāris dienas mēnesī, kur tiešām visi 150 veikali vadības komanda brauca un tikās ar darbiniekiem veikalā. Tas paņēma milzīgi daudz laiku. Mēs tur dalījāmies tā, ka vismaz tur ir 2 komandas, kur ir, bet, protams, ka visi grib top cilvēku redzēt parasti ģenerāla direktoru, valdes priekšsēdētāju, to, kurš ir lēmumu pieņēmējs tajā organizācijā. Un tas iedod no vienas puses pilnīgi citu perspektīvu darbiniekiem, arī par to, ka tie cilvēki nav ar 5 galvām, 6 astēm un kaut kādām smadzenēm, kuras tur ir viņiem kaut kāds viltīgs, vēlnišķīgs plāns. Tie tieši tādi paši cilvēki, kuriem ir problēmas, kurām ir jāizdomā kaut kādi nerisināmām problēmām, inovatīvi risinājumi. Un uz otru pusi arī tieši tāpat. Arī vadības komandas ļoti labi saprot, ar ko tie veikali, cehi, loģistikas kompānija, bankas filiālē, vienalga, kur struktūra vienība kaut kur Liepājā vai Dagdā, kas ir viņu problēmas. Parasti tās ir diezgan vienkāršas problēmas. Nevienmēr tas saistīts ar tikai ar algu. Tas nav tā. Cilvēkiem reizēm ir arī citas iekšējās kultūras, informācijas aprites, tādas arī kopā būšanas lietas, kas man kā iekšējiem autoriem arī ir jāņem vērā. Ja par datiem arī runājam, man liekas, ka organizācijas un uzņēmumi ir labi iemācījušies kolekcionēt matemātiskos datus, tās hard data vai kā viņas dēvē, bet pagaidām man liekas, ka viss tā taustās un samulst tajā brīdī, kad nonāk līdz tam saucamajam soft data, soft skills, emotional intelligence un kaut kādām tādām lietām, kā mēs to izteiksim procentos un kā tas ietekmēs ebitu. Bet kā mēs zinām, tā organizācijas kultūra ir tā, kas lielā mērā notur labākos darbiniekus, un tajā brīdī, ja tā kultūra bišķi kļūst toksiska, tad tie labākie darbinieki aiziet projām, ceļš pārmaiņu procesā, kas nozīmē, ka pārmaiņas tev ir jāveic ar tiem darbiniekiem, kuri paliek. Ja labāk ir aizgājuši, tad tu veic pārmaiņas ar kuriem darbiniekiem? Ar tiem, kuri ir palikuši. Kas nozīmē, ka tas pārmaiņu process jau kļūst daudz grūtāks. Tā kā es ieteiktu arī šīm lietām pievērst uzmanību. Tas lielā mērā nosaka organizāciju tādu lēcienu no normāli vai tā it's ok līmeņa. Tas, kā jūs bērnam pajautāt, kā viņam gāja skolā, normāli, vai ne? Bet tās organizācijas, kuras ielēc kaut kādā jau citā gravitācijā un par kurām ir tāds, varbūt mītisks priekšstats par to, ka tur viss ir, Google, tur viss ir, kaut kā, vai, labi, Latvijā arī ir organizācijas, par kurām ir tāds priekšstats. Un tas lēciens tomēr parasti ir nevis balstīts kaut kādā tikai matemātiskā vai finanšu rezultātu izaugsmē, bet lielā mērā vienā brīdī tas kaut kāds kultūras tāds klikšķis, tāds lauziens. Kas tur notiek? Tā reizēm ir tāda mistika, ko arī vadības komandām ir grūti pēc tam kvantificēt. Bet tajā brīdī, kad tas ir, to ļoti labi piefiksē, un arī uz otru pusi tajā brīdī, kad tas nav, to arī organizācijas ļoti, ļoti labi jūt. Ja runā par šiem datiem un to datu apjomu, tu minēji, ka datu kļūs aizvien vairāk un jēgas aizvien mazāk. Un tas, ko arī iekšējā auditori bieži redz, kad ir šī tiešām iekšējā kultūra, kad mēs ar datiem nedalāmies, un ir otra kultūra, vai tāda pieeja, ka mēs runājam daudz par datiem, bet mēs kaut kā pazaudējam tos būtiskākos datus, kas tiešām ir svarīgi, lai pieņemtu lēmumus, vai lai augstākā vadība saprastu, kur mēs atrodamies, jo vienkārši mēs visi pazūdam tajā datu gūzmā, kas kaut kur ir pieejama, un
Vai tev ir labs paņēmiens vai komentārs par šo, kā nodrošināt, ka tiešām iedot saprātīgus šos datus, kas tiešām ir vajadzīgi? Jo mēs pašas arī, paši iekšējā auditori redzam, ka tos datus, kā tu minēji, dažādi var interpretēt vienus un tos pašus, paskatīties pilnīgi no citiem skatu punktiem. Tā, ka es esmu diezgan sarkastiska persona, tad es teikšu, ka tas arī ir labs paņēmiens. Piegādāt arvien vairāk datu vadības komandai, un tādā griezumā, un mūsu 50 slaidu reports ir izaudzis jau līdz 150, jo kaut kādos arī brīžos, kad ir jāpieņem kaut kādi lēmumi, varbūt arī nepatīkami, ko organizācija tā kā negrib, tad viens no tādiem taktikas paņēmieniem korporatīviem izdzīvotājiem vienkārši ir apgāst izsevišķi jaunu vadību ar datu gūzmu. Un tad vēl šādu reportiņu un tādu reportiņu, jo vienā brīdī tie reporti pilnīgi neizbēgam nonāk pretrunā viens ar otru. Un tad tev ir jāienest viņos, un tad ir forši. Tad, principā, spēle ir vinēta, jo vadība pavada laiku velkot līdzi ar pirkstu un mēģinot saprast, kāpēc šie dati atšķirās no tiem. Man liekas, ka tur ir, padoms ir tieši tik vienkārši, cik arī var būt sarežģīti izpildāms, ja tas prasa konsekvenci, ir vienoties sākumā par kaut kādu datiem, kas mums ir svarīgi, un tiem pievērst uzmanību. Un pārējos datus vienkārši vai neņemt vērā, vai arī, piemēram, paskatīties. Jā, mēs saprotam, ka šobrīd, piemēram, ja mēs tur gribam veikt lielas pārmaiņas, mūsu izmaksas pieaugs kaut kādā brīdī. Piemēram, ja mēs tur ieviešam jaunu IT sistēmu vai jaunu pārdošanas sistēmu vai pārējām, piemēram, no viena ofisa uz otru, ir brīži, kad organizācija, piemēram, uztur vienlaikus kaut kādas 2 sistēmas. Lai pāriet no vienas uz otru, jo tur nevar pazaudēt, piemēram, klientu datus vai pārdošanas kaut kādus datus. Tas ir dārgi kaut kādā brīdī. Līdz ar to tajā brīdī nevar to finanšu rezultātu mērīt tikai tajā, kāpēc mums ir pieauguši tie izdevumi. Tur jāliek kontekstā. Bet mums tā vienošanās par kaut kādiem pāris tiem, kā moderni sauc KPI vai indikatoriem vai vienalga kaut ko, kas būtu pirmkārt, man liekas, saprotami iekšēji organizācija, saprotami visiem, kurus otrkārt cilvēki paši var ietekmēt, jo nav briesmīgāku rādītāju vai briesmīgāku mērķu, kurus tu nevar ietekmēt. Jo tā ir nedodies atkarīga no kaut kāda gada prēmija vai atalgojuma, koeficienta vai vēl kaut kas, tas ļoti, ļoti demotivē cilvēkus. Vienoties par tiem kritērijiem, par to, ka cilvēki viņus var ietekmēt, un tad arī tādā godīgā veidā viņus analizēt un mēģināt saprast, kas tad ietekmē, bet neiet tajā spēlē, ka datu kļūs arvien vairāk, un maz, ka no tiem datiem ir tāds piemērs, kas reizēm arī lietoja, ka mēs teikt, ka dati ir jaunā nafta, vai ne? Mēs to visi dzirdējuši. Un tad es parasti ironiski pajautāju, tad forši, kādu naftu tu ielēji savā mašīnā vakar? Mēs nelējam mašīnā naftu, mēs lējam tur dīzeli, benzīnu, elektrību kaut kādā brīdī, kas nozīmē, ka tā nafta jau pie mums atnāk kā pārstrādāts produkts. No naftas ražo ļoti, ļoti daudz dažādu produktu. Līdz ar to mēs nelietojam naftu. Mēs lietojam jau kaut kādu izdestilētu produktu ar datiem, ka tieši tāpat, ka to datu izdestilēšana būs tas, kur organizācijas mēģinās būt arvien labākas. Un ka tās organizācijas, kuras arī tajā datu destilēšanas procesā būs būtiski priekšā citiem, iegūs arī būtisku konkurētspējas priekšrocību. Kādēļ man liekas, ka kopumā šobrīd pasaulē notiek tāda, nebaidos teikt, revolucionāra, būtiska pārmaiņa, kura visiem mākslīgā intelekta rīkiem, tur ChatGPT un DALL-E un dažādi zīmētāji programmas, ir tas, kas vairāk izklaidē cilvēkus, bet patiesībā apakšā ir daudz jau nopietnāki procesi, un nopietnāki tādā ziņā, ka tā prasme apstrādāt lielu apjomu datus un datu īpašumtiesības arī uz lielu apjomu datiem būs arvien mazāk kompānijām pasaulē. Visticamāk, viņas sakoncentrēsies beigās 3, 4, 5 kompānijās. Mēs redzam to lielo cīņu starp Microsoft, Google, Amazonu, Apple, un skaidrs, ka tajā brīdī, ja tu, piemēram, kā organizācija, vai kā cilvēks var paturēt galvā visus akciju kursus par pēdējiem 150 gadiem un visus notikumus, kas notiek biržā šajā sekundē, tad, protams, ka
tad, latviešu sakot, spēle beigusies, game over. Tu jau vairs nevari kā parasts tirgus dalībnieks arī konkurēt, piemēram, tādām mašīnām, kas nodarbojas, piemēram, ar akciju tirdzniecību vai kaut kādu produktu ieviešanu tirgu. Tā kā mums arī šis datu apstrādes jautājums būs arvien nopietnāks. Kā panākt šo datu apstrādes jautājumu tādā organizācijas kontekstā, kā mums iegūt pareizo kontekstu no tiem datiem, ko mēs saņemam? Jo visiem ir skaidrs, ka mums vajag to pareizo skatu punktu, to pareizo kontekstu, un arī varbūt kuram tas ir jāiedod, tā kā tie dati un to datu interpretācija. Man gribas arī paironizēt, ka tas ir tas, kādēļ vadības komandām parasti maksā nedaudz vairāk kā ierīnas darbiniekiem, jo arī citāts no kādiem maniem bijušiem kolēģiem un draugiem, ka lielāko daļu no lielu uzņēmumu vadības pienākumiem ikdienā var veikt vidēji apdāvināts cilvēks. Un savukārt top vadītājiem maksā par tiem kaut kādiem 5–10% vai 1% problēmām, kuras tikai viņi spēja atrisināt. Un uzdot to jautājumu, man liekas, ka tā konteksta sajušana un konteksta redzēšana ir tā mistiskā maģija, kur gan uzņēmēji, gan arī, piemēram, publiskā sektora vadītāji, kam ir jābūt vismaz tāda paša līmeņa kvalitātēm kā lielu biznesa vadītājiem, kur saprast, vai mūs, piemēram, ietekmē enerģijas cenas, vai mūs ietekmē karš, vai mūs ietekmē mākslīgā intelekta lietas, vai mūs ietekmē. Tas nozīmē visu laiku braukt ar tādām tālajām gaismām, skatīties mazliet tālāk un mēģināt to mūziku sadzirdēt mazliet ātrāk un varbūt labāk nekā pārējie dzird, jo katrs jau mēģina to ieraudzīt, to kontekstu, un tad īpaši tajā konkurējošā biznesa vidē, un tie, kuri to noķer mazliet ātrāk, tie, protams, ir veiksmīgāki. Publiskam sektoram ir mazliet cita varbūt specifika, bet es teiktu, ka arī ļoti, ļoti līdzīgi. Tev ir jāparedz tās pārmaiņas, kas nāks, un tie politikas veidošanas mehānismi ir jāieraug iepriekš. Bet kā to izdarīt? Un, protams, varbūt būs mazliet neparasts, bet man liekas, ka tad, kad ir, un tas atkal būs viens citāts no Zigurda Zaķa, marketinga stratēģika, jo neskaidrāka laika, jo sanāks grāmatas ir jālasa. Un man liekas, ka arī tādā brīdī, kad tev ir jāpieņem konceptuāli lēmumi, tev iespējams, ka ir jāpaskatās lietām mazliet dziļāk iekšā, un tie mehānismi patiesībā jau atkārtojas gadsimtu no gadsimta, laika no laika, un saprast, kāpēc lietas notiek. Nevis kā viņas notiek, nevis drīzāk pat otrādāk, nevis kāpēc viņas notiek šobrīd tā, bet kādēļ viņas notiek un kā viņas notiek. Kas nosaka to, kas apakšā zem tā okeāna līmeņa notiek. Un man liekas, ka tad plus mīnus arī būs skaidrs, ka tad mums, lai mēs saprastu un darītu to, mums vajag šitos datus, šitos un tos. Jā, un šeit tāds ļoti svarīgs jautājums mums arī kā iekšējiem auditoriem ir lielie dati un datu vizualizēšana. Kā to salikt kopā, kā lai mēs nodrošinām, ka tiešām tie dati ir atspoguļot tā, lai pirmām kārtām viņi būtu uztverami un atspoguļojami maksimāli kaut kādā tādā vienlapī, kaut kādā tādā ieliktā rāmī, vienotā. Varbūt ir kaut kādi labie piemēri, labās prakses, ko tu vari ieteikt, ko mēs varētu izmantot? Tas viens no pat ne piemēram, bet tā labā prakse, ko es arī tā skaitā trenējot cilvēkus komunikācijā, saku, izmantojot tādu principu, ko mēdījos sauc par apgrieztās piramīdas principu. Ja lasat ziņas, tad tur ir virsraksts, kurš pasaka tev, kas tas tāds ir. Pirmā rindkopa iedod tādu kopējo ieskatu un tālāk aiziet tā piramīda uz leju. Un man liekas, ka tieši arī tādu pašu principu, jo mēs konkurējam visi par vienu resursu, par uzmanību. Un ka to svarīgāko nevis mēģināt nonākt līdz ziņām tādā loģiskā veidā, kā, piemēram, mēs rakstām zinātniskus darbus, hipotēzes, lai tur sapraksts teorētiskā daļa, un tad 78. lapus beigās ir secinājumi, un tur 90. lapusē ir priekšlikumi. Griezt otrādāk, un arī iet jau varbūt reizēm ar priekšlikumu,
pat ne secinājumi, bet ar priekšlikumu A, B, darām tā, jo mēs apskatījāmies, ir tā un tā. Gribat detalizāciju, jā, esam gatavi ienirt arī dziļāk. Par vizualizāciju, jā, tā ir ļoti, ļoti izteikta tendence pasaulē, kur arī tā uzmanības ķeršana ir arvien lielāka problēma, jo mēs, protams, ka arvien vairāk konkurējam par visu, kas mums notiek apkārt. Tur ekrāni, Facebook, Instagrams un pa vidu vēl tur ir darba e-pasti un vēl kaut kas tāds, kur mums arī kā uzņēmumiem ir komunikācija, piemēram, sociālos tīklos jākonkurē ar kaķiem un tur smieklīgiem video, lai mēs tur pateiktu arī savu ziņu. Tā kā vizualizācija ir liela nozīme, ļoti konkrēti, piemēram, Letā mēs izmantojam ļoti daudz infogrammu vizualizācijas, kur ir uzņēmumi, kas tā arī saka, ka mēs ticam, ka jūs varat saražot mums 50 lapas pušu PDF reportu, bet mums nevajag. Mēs zinām, ka jūs apstrādāsiet datus daudz vairāk nekā 50. Mums nevajag, lai jūs parādat pūles. Mums vajag rezultātu. Un līdz ar to viņiem vajag tiešām pāris ekrānu interaktīvus grafikus, kur viņi, piemēram, uzklikšķinot virsū, redz, jo tur kaut kas pagriežās, atverās vaļā, bet ka tas skats ir tāds, kur var cilvēks arī vienā tādā acu skatā redzēt, bet iespējams, ka uzņēmumiem arī vairāk, un arī par uzņēmumiem plašā nozīmē arī publiskā sektora iestādēm nav jākautrējās mācīties datu vizualizāciju un nav jākautrējas būt vienkāršākiem. Nav jāraksta 7 lapspušu vēstule, ja var aizsūtīt vienu īziņu arī sabiedrībai par svarīgām lietām. Un, ja mēs skatāmies uz ilgtermiņu, tad šobrīd daudz pieminam ilgtspēju, kas ir tas mūsu ilgtermiņa mērķis. Kāds ir tavs redzējums ilgtspēja un dati, vai tas ir kaut kas ir saistīts? Es domāju, ka tas būs saistīts arvien vairāk, jo tekstajā ir iedziļinājušies, zinu, ka uzņēmumiem būs diezgan daudz datu arī jau no nākamā, aiznākamā, vēl uz nākamajiem gadiem jāatklāj arī vadības ziņojumu pielikumā, kas būs ilgtspējas ziņojums. Turklāt tas būs jāparaksta arī auditoriem, līdz ar to tas ir daudz nopietnāk. Arī nevarēs vienkārši nodarboties ar tukšu rakstīšanas grafomāniju, tā ka tam par to visu vajadzēs atbildēt arī kaut kādā mērā. Un arī jau pieminētais, ko es teicu, ka uzņēmumi ir iemācījušies relatīvi labi kolekcionēt datus, kas ir matemātiski dati, bet šajā ESG ziņojumos vai ilgspējas ziņojumu tur ir daudz būtisku sadaļu, kas ir ne tikai par finanšu, ne tikai par tādiem CO2 mērķiem, un tur ir par sabiedrības ietekmi uz uzņēmumu, par uzņēmumu ietekmi uz sabiedrību. Tur ir par korporatīvās pārvaldības kultūru, daudz lietu, kur būs jāsāk kolekcionēt dati. Un tas ir arī tie, kas ir saskārušies jau šo ziņojumu jau tādu metodoloģiju. Daudz uzņēmumu ir vieglās šausmās, jo viņi saprot, ka viņiem nav tādu datu un ka tie dati ir jāsāk kolekcionēt šobrīd, lai, piemēram, ja tev ir par 25. gadu, 28. gada sākumā jāraksta šis ilgspējas ziņojums, lai tu sāc jau 24. gadā, kas ir šogad, ja kas. Tev ir jāsāk jau tie dati kolekcionēt vai jāizdomā, kā tu no 25. gada viņus kolekcionēs. Tā kā tur būs daudz arī cita veida datu, un es domāju, ka ar matemātiskiem datiem nebūs problēma. Tur izdomās kādā veidā, bet tur, kur būs uzņēmumiem jāsniedz kaut kādi tur apliecinājumi, fakti, pierādījumi, kā viņi, piemēram, nediskriminē, ņemot darbā cilvēkus. Kā jūs varat apliecināt auditoram, ka jūs nepārkāpjat vai ka jums ir labā praksa tajā. Tā kā tā datu kolekcionēšana arī ilgtspējas pārskatiem, es domāju, ka ir jau šobrīd jāapskatās tās jomas, kur uzņēmumam ir tā saucamā būtiskā ietekme, un tad saprast, kādi dati ir pieejami jau tagad, un kādi dati mums ir jāsāk lēnā garā. Jau no sākuma izdomāt, ko mēs vācam, ko mēs ar viņiem darām, pēc tam, ja tikai ķeksītim atskaitēji, tad pieiet lietām vienkārši. Ja tikai atskaitēji, izdariet minimālo, ko vajag. Bet, ja gribat jēdzīgi, tad varbūt izdomājiet arī, ko es tiem datiem darīsiet citādāk. Bet es domāju, ka tieši ilgtspējas pārskatu kontekstā
datu nozīme būtiski pieaugs. Un daudz uzņēmumu saskarsies ar vieglu šoku. Un, ja mēs arī runājam konkrēti šī podkāsta arī kontekstā par iekšējiem auditoriem, es domāju, ka iekšējais auditors arī no šeit var paņemt jau tādu jaunu lomu savā organizācijā, faktiski būt tas, kurš arī piedāvā varbūt kaut kādu risinājumu, piedāvā to skatu, kurus datus, kā kolekcionēt, kā mēs viņus izmantosim, kā viņi salinkojas kopā. Jo, kā es jau teicu, mums, ka tā unikālā pozīcija, ka viņš redz to organizāciju tomēr no tāda mazliet helikoptera skata. Man liekas, ka tā ir tāda liela perspektīva varbūt arī kolēģiem no iekšējā auditoru industrijas arī savās organizācijās arī nu, tā teikt, paņemt jaunu, izaicinošu, bet arī mazliet interesantāku un arī ietekmīgāku lomu organizācijā. Paldies, Ivar! Tad šodienas epizodē mēs runājām par datiem, par datu ticamību, par lēmumu pieņemšanu, kas ir balstīta pamatojoties uz datiem, par datu glabāšanu, par ilgtspējas pārskatu sagatavošanu un citiem jautājumiem. Un nākamajā mūsu epizodē ar Ivaru runāsim par iekšējo auditu. Tā kā sekojiet mums Audita akadēmijas YouTube kanālā un skatieties mūsu nākamo epizodi. Paldies un uz tikšanos!